Nu, tas ir viens no projektiem, patiešām, ko es esmu izlūlojis ar saviem draugiem. Un arī, redziet, aiz katra projekta stāv ne tikai muziķi. Muziķi tie ir izpildītāji, bet ir arī menedžments un cilvēki, kas tiešām dzīvo, kas veido dizainu, kas, kā piemēram, mans draugs Valters Mucinieks, kurš tiešām strādāja savu funk terapiju visus šos gadus. Neviens par to it kā nezina. Bet tas ir fakts, un pateicoties tādai komandas darbam, teiksim, bērns spēlē regulāri. Un jā, mēs spēlējam klubos, un stratēģiski mēs spēlējam maz klubos, jo Rīga ir ļoti maziņa. Un lai arī kā būtu, kad Denis atved vai no Ņujorkas, vai no Brazīlijas, vai no Ķīnas muziķus vienā mēnesī, neskatoties uz to, kad es būtu uzrakstījis jaunu oriģinālu muziku, katram koncertam atsevišķi. Cilvēki nezin, kāpēc Latvijā viņi saka, mēs zinām Denis, mēs bijām pagājušreiz uz viņa koncertu. Vienalga, pēc nedēļas būtu kaut kas nezin, kas neordinārs. Viņi teikt, mēs pagājušajā nedēļā bijām, mēs zinām, kā Paškevičs spēlē. Un tas ir tas moments, kāpēc mēs cenšamies Rīgā maz spēlēt. Teiksim, jā, mēs esam pieejami cilvēkiem. Un vienreiz mēnesī mēs spēlējam Pienā. Un tā ir vieta būtībā vairāk kā funka mūzikas kustība, jo mēs cenšamies radīt platformu jaunajiem muziķiem, lai viņi varētu nākt kopā ar mums džemot, parādīt sevi. Un tā kā funka komūna izveidojās. Un jā, tā ir viss tāda, protams, kad mēs esam internetā ļoti daudz, un kad cilvēki var mūsu muziku klausīties datorā un iegādāties un pa brīvu viņu dzirdēt, un visas iespējas, vai ne, un sekot mums. Protams, ka džēza muziķa dzīve ir cieši saistīta gan ar klubu dzīvi, gan ar muzikas festivālu dzīvi, gan vienkārši ar koncertiem. Pēdējo gadu laikā es cenšos tomēr akcentēties uz koncertiem. Nevis uz kluba dzīvi, bet tieši uz dzīviem koncertiem. Tas ir tas, kas mani vairāk interesē. Kāpēc? Paskaidrošu, jo, kad tu spēlē klubā, un es uzskatu, ka katrā klubā nevar spēlēt dzīvo muziku. Kādā klubā var būt dzīvo muzika? Tas ir klubs, kurā īpašnieki saprot, ko dara viņa klubā dzīvie muziķi. Līdz ar to viņi elementārā līmenī kaut vai nodrošina muziķiem iespēju uzstāties netraucēti. Klausītājiem nodrošina iespēju klausīties netraucēti. Un tas, laikam, ir pirmais nosacījums. Pārsvarā klubos, kad tu spēlē, ir, kas ir klubs? Klubs tas ir vienmēr bārs. Un, ja tas nav orientēts džeza klubs, piemēram, tad kas notiek? Notiek visu laiku staigāšana. Un tagad iedomājies, tu esi mākslinieks, kurš esi komponējis muziku, tu esi samēģinājis, viss ir noticis, tu esi beidzot atbrauc uz koncertu, un tu tagad dod. Ar tev blakām iet cilvēks ar glāzi rokās, viņam izlīst, un viņš paklūp, un bardaks. Un te pašā laikā vienkārši saprot, ok, tad kas tu esi? Kas tu esi uz skatos? Vai tu esi mēbele, apģērbs, second hand? Kas tu esi? Varbūt vienkāršāk ieslēgt DJ. Pie tam arī divi tipi DJ. DJ, kurš spēlē platas, ir DJ, kurš spēlē diskiem, un tā tālāk. Tā ir vesela filozofija. Es domāju, ka vienkārši ar gadiem tu sāc saprast, ka tu vēlies koncentrēt savu padevi. Tu vēlies klausītāju, tu vēlies ausis, sirdi, kuri spēj ne tikai klausīties, bet dzirdēt, jo tad iespējams tavai muzikai būs jēga. Jā, ir muziķi, mākslinieki, kuri dzīvo tikai uz izklaides industriju. Tā ir vieglā muzika, nav vajadzīga nekāda uzmanība. Ir tikai grūvs beats, es nezinu, skaists uzvalks, push-ups, silikons, es nezinu, sauciet, kā gribiet. Viss blingi, Kalifornijas piegājiens nav problēma. Bet tā ir cita zona. Tā ir cita zona, un tā nav mūsu džeza zona, tā nav mūsu pasaule.